No nākamā gada atkritumu krāsainajiem konteineriem pievienosies vēl kāds brūnais, kas paredzēts bioloģiskajiem atkritumiem. Līdz šim tas bija tikai pie namiem, kuru iedzīvotāji brīvprātīgi bija nolēmuši šķirot bioloģiskos atkritumus. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi apgalvo, ka pēdējā laikā cilvēki ir kļuvuši apzinīgāki un arī prasmīgāki. Šķirojot atkritumus, tomēr vēl daudz jāmācās. Savukārt iedzīvotāji ir ievērojuši, ka jau kādus pāris mēnešus rēķinā, ko saņem no nama pārvaldnieka, parādās jauns maksājums – sods par fiksētajiem pārkāpumiem atkritumu šķirošanā. Tāpēc mūsu skatītājai Janai ir radies kāds nērts jautājums. Bioloģisko atkritumu konteiners pie Janas mājām ir aptuveni 2 gadus. Arī pārējo atkritumu šķirošana jau kļuvusi par ieradumu. Jana cītīgi šķiro atkritumus un ir pārliecināta, ka prasības, kas tiek izvirzītas iedzīvotājiem, ir nesamierīgas pret to, kādu pakalpojuma kvalitāti piedāvā atkritumu apsaimniekotājs. Redzu, ka ļoti daudz iemet ar visiem maisiņiem, bet es viņus ļoti labi saprotu, jo tie konteineri ir briesmīgi. Tagad ir rudens, bet vasarā tur bija mušas, lapsenes un nenormāli resni tārpi, kad to atvēra vaļā, un tas viss smirdēja. Man vismulsinošākais šķiet tas, ka šis konteiners skaitās dezinficēts. Vasarā bija tā, ka visi pāri malām gāja, bija dienas, ja? Un tad cilvēki vairāk lietoja dārzeņus, augļus, acīm redzot. Bet ir tā, ka viņš ir pustukšs, bet viņš ir drausmīgi netīrs. Tas ir vienkārši ir brīžiem tā, ka nē, es labāk iemetīšu kopējā konteinerā. Cik reiz nedēļā izved tos bioloģiskos atkritumus? Varēja jau tas konteiners būt lielāks īstenībā. Es tā neesmu tā gluži ievērojis. Nedēļās 2 varbūt pat vēl retāk. Viņš nesmird? Tagad vēl tā ir, kā ir vasarā, jau ir nepatīkami. Neteiktu, ka viņš smirdētu. Diezgan bieži mums brauc mest ārā miskastes. Lai arī uz visiem šķiroto atkritumu konteineriem it kā ir norādes, ko drīkst, bet ko nedrīkst tajos mest, īpaši izmetot sašķiroto plastmasu, allaž neizpratnē jālauza galva. Man, piemēram, ir savāks tagad tāda trauciņa. Es saprotu, ka jāskatās ir uz kaut kādām zīmītēm, nezinu kādām, kas vai ir plasmasa vai nav plasmasa. Piemēram, uz šādu trauciņu nekādas zīmītes nav, ko man ar viņu darīt. Uz šitādas arī nav nekādas, kaut kas ir, bet kas ēdams, neēdams. Iedzīvotājiem, kuri godprātīgi cenšas šķirot atkritumus, gan nav skaidrs, kādēļ rēķinam regulāri klāt jāmaksā arī soda naudas. Ir tātad kļūdaini, nepareizi, pārkāpts kaut kas, tā kā sodas. Labi, mums ir liela māja, mums tur ir daži centi, bet tāpat, ja es mājās šķiroju visu, kāpēc man tas ir jāmaksā. Mums ir apkārt vēl mājas, kas iemet tur iekšā, vēl ir privāti mājas, kuras drīkst izmantot šķirošanas konteinerus, Tad man ir jautājums, kas vispārībā šo te konstatē, ka ir kaut kāda neatbilstība. Kā skaidro uzņēmuma Clean Air pārstāve, visai mājai jāmaksā sods, ja atkritumu izvedamā mašīna nevar piebraukt konteineriem, piemēram, ceļu aizšķērso privātie auto. Savukārt sašķiroto atkritumu konteineru saturu izvērtē darbinieki, kuri ierodas tos iztukšot. Tiek atvērts konteineru vāks, secināts, kas tur ir iekšā. Ja tiešām ir redzama neatbilstība konteineru saturā, tiek veikta fotofiksācija, un šī fotofiksācija arī tiek nogādāta nama apsaimniekotājiem. Tomēr iedzīvotājiem nav jāsatraucas, ja, piemēram, bioloģisko atkritumu konteinerā būs iespējams pat netīšām iekritis plastmasas maisiņš. Mēs ļoti rūpīgi skatāmies to apjomu, kas ir nepareizi sašķirots. Nav gluži tā, ka ja būs viens maisiņš ar nepareizu atkritumu sastāvu, kad mēs iedzīvotājus sodam. Tā nav. Ir pašvaldības, kur noteikts ļoti konkrēts pieaugums. Rīgā tie var būt līdz 20%. Ir daļa iedzīvotāji, kuri bezatbildīgi šajos konteineros izmet sadzīves atkritumus, un tā ir visbiežākā problēma, ko mēs redzam. Un otrs tas, kad šajos dalīt vāktos konteineros parādās būvgruži.
Kad nepieciešams dezinficēt bioloģisko atkritumu konteineru, lemj nama pārvaldnieks, bet citādi brūnos konteinerus izved tieši tāpat kā pārējos. Piebrauc, izber un turpina maršrutu. Konteineri netiek mainīti katru izvešanas reizi. Atkritumu apsaimniekotāji piedāvā veidu, kā rīkoties, lai bioloģisko atkritumu šķirošana nebūtu nehigiēniska. Sākotnēji iedzīvotāji diezgan pretojās tam, ka bioloģijai jābūt tīrā beramā veidā. Un tas, ko mēs esam panākuši kopā ar poligonu un pašvaldību, ka vairs nav tīrā beramā veidā, bet ka varbūt, piemēram, šī pati bioloģija vākta kompostējumos maisos vai papīra maisos. Te atbilstošie maisi ir 2 tipi. Vai nu papīra maisiņi, un diezgan daudz veikalu tirzniecības tīklu piedāvā šādus papīra maisiņus. Un otrs ir biokompostējuma maisiņi ar marķējumu, ka viņš ir kompostējams. Kamēr mūsu sabiedrība tikai mācās šķirot atkritumus par to, kādu plastmasu var šķirot, kādu ne, iedzīvotājiem šobrīd nav jādomā. Mēs neprasam iedzīvotājiem zināt cipariņus, kas ir rakstīti uz iepakojuma virsū. Mēs neprasam šo sastāvu, lai iedzīvotājs zina no galvas iepakojumu, lai kāds viņš būtu viņu, bet viņam ir jābūt tīram un sausam. Lai kāds negodprātīgs garām gājējs nevarētu izbojāt konkrētā nama iedzīvotāju pareizi sašķiroto atkritumu konteineru saturu, namu pārvaldnieki aicina iedzīvotājus izveidot slēgta tipa konteineru novietnes. Lai izbūvētu slēgta tipa atkritumu novietni, ir nepieciešams dzīvojamās mājas kopības lēmums par darbu veikšanu un projekta izstrādi, ja nepieciešams. Darbu veikšanas uzsākšanai nepieciešams 50% plus 1 dzīvokļu īpašnieku balsojums par minēto darbu veikšanu, kā arī lēmumā jādefinē to finansējuma avots. Tā kā šis process nevienmēr būs vienkāršs, tad Clean Air pārstāvi atzīst, ka Rīgā šobrīd tikai apmēram 10% dzīvojamo namu ir slēdzamas konteineru novietnes. Jana Vītoļņa, Sergejs Sergejevs, 4. studija.